Mani sauc Karina Lukša, es esmu operāciju A bloka virsmāsa. Savus pienākumus jau veicu 7. gadu, un jau 7. gadu mēs dzirdam par jauno korpusu. Protams, mēs viņu ļoti gaidām. Cerības mums nenomirst, mēs par viņu plānojam katru gadu, katru dienu domājam. Mums ir nepieciešams jaunās telpas, mēs nevaram nodrošināt to, ko mēs vēlētos sniegt gan sev, gan arī saviem pacientiem. Tāpēc mēs ļoti gaidām un vēlamies, lai mūs sadzird. Manuprāt, visgrūtākais ir nodrošināt pacientam drošību, higienu. Pārējais, protams, ka mēs pielāgojamies. Bet, lai to veiktu tā, kā tas būtu jādara, mēs to nevaram nodrošināt tik kvalitatīvi. Man liekas, ka no parastu cilvēku, tas, kas varbūt nav skarts ar medicīnu, viņi redz, ka jaunas smukas telpas, viņi jau neredz to, kas ir kaut kur iekšā dziļāk. Tāpēc viņam varbūt pat liekas, ka jaunas telpas ir labākas nekā vecas telpas. Zinot to, līdz kam var tas viss novest, tad es teiktu, ka es ceru, ka tiešām viss izdosies. Un es negribu domāt par kaut ko sliktu, ka būs kaut kas. Es ceru uz to labāko, ka tomēr viss izdosies. Jaunam būvniekam varbūt kā lai tur būs, un mēs tiksim tajās telpās tomēr. Jā, es dotajā brīdī atbalstu viņu vēl, cik var vilkt. Un arī šī jaunā mūsu vadība ir arī parādījusi to, kas ir iekšā. Jo no iepriekšējās mēs nezinājām, kas tur iekšā. Būvniecība, viņa attīstība un sekmēšana varētu palīdzēt risināt vairākus arī citas problēmas. Jo pēc būtības slimnīcai šobrīd tā ir pamatu problēma. Un kamēr nav atrisināta šī problēma, mēs nevaram virzīties un attīstīties tālāk kā kliniskā universitātes slimnīca, piedodiet. Bez šaubām liels attīstības process, kas varbūt nav saistīts ar mūsu ikdienu, ar ārstu ikdienu, bet ir saistīts ar pētniecību, ar attīstības projektiem, citu nodaļu modernizāciju. Bez šaubām tas netieši, bet ļoti stipri ietekmē to ikdienu, kas notiek ārpus mūsu tieši ārstnieciskās ikdienas. Mēs esam Latvijas pēc būtības kliniskās universitātes slimnīcā. Pēc būtības šeit ir jābūt kvalitātei un jābūt arī noteiktai atmosfērai, kur mēs zinām, ka tas viss notiks kvalitatīvi un tādā diezgan, kā lai to pareizi pateikt, ka tas būtu standarts un virs tā arī, ka tas būtu tāds state of the art līmenis. Bez šaubām vienkārši tas pasliktina mūsu reputāciju. Pacienta ārstniecība un aprūpe ir ļoti sarežģīts process universitātes slimnīcā, jo tas prasa gan zināšanas, prasmes, kompetences, bet tikpat svarīgs ir infrastruktūras un vide, kur mēs strādājam. Un uz to brīdi es domāju, ka mūsu vide stipri neatbilst mūsu ārstnieciskam procesam, un no tā cieš pacienta drošība, pacienta labklājība. Jo pacientu tiesības nosaka, ka pacientam ir tiesības uz konfidencialitāti, bet esošajās telpās un infrastruktūrās mēs to nodrošināt nevaram. Mēs nevaram vienistabas dzīvokli pārtaisīt par 3-istabas dzīvokli. Jāmin, ka es personālam varu teikt lielu paldies par pacietību, drosmi, strādāt enerģiski šajos apstākļos, bet katrā ziņā tas nav motivējoši, tas brīžiem ir demotivējoši. Arī jauno speciālistu piesaistē, jo mēs dzīvojam nemitīgi dažādos solījumos par to, ka mums būs jauna infrastruktūra, jauna darba organizācija, bet galvenais uzsvars tā ir pacienta centrētā aprūpe, ko uz doto brīdi un esošajās infrastruktūrās mēs nevaram nodrošināt to, kas būtu nepieciešams mūsu pacientiem. Tā ir lielā pacienta plūsma, tā ir pacientu drošība, konfidencialitāte un pacientu labklājība. Protams, ka mēs maksimāli darām droši esošajās telpās priekš pacienta, bet brīžiem, ņemot vērā gan higienas, gan epidemioloģiskās situācijas apstākļus, mēs darām visu neiespējamāko. Tieši, lai nodrošinātu šo drošību pacientam. Ņemot vērā arī valsts uzstādījumu nesošos notikumus, mēs ļoti ceram un atbalstam, ka ejam pareizā virzienā.